Tev arī fiksēta alga tur ir. Jā, tur ir teātros ir fiksētā, un tad tev ir bonus sistēma par izrādēm. Tur ir kāda, kurā teātrī punktu sistēma un tā tālāk. Cik tu izrādes veids vai kā tās izrādes performē naudiskā ziņā? Kāda loma tev? Tu neesi piesaistīts naudām. Jā. Tev ir vienkārši punktu sistēma. Es saprotu, galvenā loma ir dārgāka. Protams, ja tu tur atnāc fonā pasmēķēt, apmēram, tad, protams, tev varbūt mazāk ir, jā, bet tev ir vismaz garantētais kaut kā tās summas. Es nezinu, kā tagad ir teātros līdz galam, bet tad tā summa. Man stāstīja, ka tās summas baigi lielās nesot. Kā kurā teātrī? Tajā pašā nacionālajā tur runa iet par kaut kādiem 1200 eiro uz rokas mēnesī. Es tā dzirdēju, kas līdz ar to, tas esot viens no iemesliem, kāpēc bez tās bonus sistēmas es pieļauju, kāpēc aktieri ļoti aktīvi meklē arī, kur vēl var piepelnīties. Diemžēl tas atalgojuma līmenis varbūt tās nav tāds, ka varētu sagaidīt līdz ar to. Jo, man liekas, es atceros bērnībā, man aktieris vienmēr asociējās tur ar Schwarzeneggeru no sērijas, kad ir Hollywood un tie visi tur multimiljonāri un tam līdzīgi. Un tā reālā patiesība ir tā, ka tas aktieris Latvijā, tev baigi jāpaveicās.